F1 pasaule pamazām sasilst. Un čempionāta līderis tur ir Kimi. Un ar viņu priekšgalā F1 dodas uz Spāniju. Viņa tev liekas, saka, nē, Spānija ir tik tālu. Tieši tā, tu vari nākt pie mums uz cita telpa. Un tikai jūnijā, ja tu piesaki abus VR autosimulātors uz vismaz stundu, pirmā pusstunda pa brīvu, aiziet Spānijas trase. Skaties, tu paņem bļodiņu, ja? Ieliec tur skudru pūzni. Bum, Barcelonas trase. Ja tu gribi kopā ar citiem faniem arī skatīties, tad F1 līdzjutēji klubs veido kopā skatīšanās pasākumu. Varēs piedalīties arī aktivitātēs, kur būs iespēja vinēt balvas arī no mums. Cerams gan, ka sacīkstes laiki nepārklājas baigi ar Lemānas 24 stundu sacīksti. Tātad svarīgas ziņas, sliktas ziņas, labas ziņas, bet šoreiz mēs to samaizīsim vienā bļodā, jo ir jau bijušas vairākas sacīkstes, tagad mēs varam izvērtēt, kā iet. Mercedes ļoti labi iet, viņi ir atpakaļ zirgā, viņus vada Kimi. Fantastiski no jaunā braucēja, viņam ir lielisks gads pagaidām. Russells? Žēl, ka nočokoja bišķiņu otrajā raundā. Tālāk, Ferrari. Viņiem iet ok. Kad visiem vēl nebija starta atrisināt, viņiem bija priekšrocība, bet tagad viņiem vienkārši iet ok. Leclercs drusku apmaldījies, bet Hamiltons ir atpakaļ zirgā. Es sapratu joku, jo viņš brauc ar Ferrari. Cik smieklīgi. Red Bull iet ok. Šis gads šā vai tā būtu bijis pārmaiņu gads viņiem, kad viņi vairs nebrauc ar Hondas dzinējiem, bet pašu veidotajiem slīpsvītra Ford. Verstappenam viss ir labi un viņam nav nekādas problēmas. Hadžārs ir liela atvieglota izelpa Red Bull komandai. Pirmo reizi uz goda pjedestāla Red Bull braucējs, kurš nav Verstappens, kas 2 gadu laikā. McLarenam iet it īpaši priekš pagājušā gada čempioniem. Tā, un kura komanda mums ir 5. vietā? Šito es negaidīju. Un tad mums ir arī Racing Bulls. Lūgtais dēļ fantastiskas Monako sacīkstes. Lavsons uzlabojas un Lindblats nav slikts. Haas neiet slikti, Bērmans dabūja nozagt pāris punktus, bet Okanam tur ir, manuprāt. Haas sāk kļūt par komandu, kur vidējā līmeņa braucēji pabeidz savu F1 karjeru. Es jau neko. Williams. Viņiem paveicās, ka viņi kaut kādu punktu jau ir dabūjuši, jo Aston Martins, tas kā viņi naudu met ārā, viņi varētu piecīt iedot man, bet Alonso dabūja punktu Monako. Es domāju, viņš to ieliks trofijas kabinetā. 2 F1 čempionāta tituli, uzvara Lemānā, 1 punkts Monako ar 26. gada Aston Martin. Jā, vēl tur bija arī Audi. Audi vispār tīri ok. Ir īpaši ar to, ka viņiem pašiem savs dzinējs, bet pakaļgalā, jā, tur ir Cadillacs. Viņi cīnās, viņi turās, Peres labi parāda sevi tur. Bet ar šādu kopskatu mēs dodamies uz Spāniju. Kas tur tavuprāt notiks? Ieraksti komentāros.